Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis pirmoreiz nodos Ukrainai konfiscētos Krievijas oligarhu aktīvus 5,4 miljonu ASV dolāru apmērā. Tie būs iekļauti jaunajā vairāk nekā miljardu dolāru vērtajā ASV palīdzības paketē Ukrainai. Par to paziņoja ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Pēc viņa teiktā, Krievijas oligarhu aktīvi, kas konfiscēti sankciju ietvaros, tiks novirzīti Ukraiņu veterānu atbalstam. Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus imigrācijas likumā. Tie paredz par 2 gadiem pagarināt valodas pārbaužu termiņu Krievijas pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijā, ja viņi jau būs izrādījuši iniciatīvu nokārtot pārbaudi vai arī nebūs kārtojuši pārbaudi attaisnojošu iemeslu dēļ. Par grozījumu nodošanu komisijām nobalsoja 81 deputāts, 13 Nacionālās apvienības deputāti balsoja pret, 1 apvienotās saraksta deputāts atturējās, bet 3 klātesošie deputāti nenobalsoja vispār. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, paplašinot pašvaldību tiesības neatļaut un policijas tiesības pārtraukt izklaides vai svētku publiskos pasākumus. Likumā precizēti gadījumi, kad pašvaldība ir tiesīga atteikt publiska pasākuma rīkošanu. Piemēram, ja organizators sniedz nepatiesas ziņas par attiecīgo publisko pasākumu, ja pasākums nevarēs norisināties plānotajā vietā vai laikā, ja organizators būs administratīvi sodīts par pārkāpumiem saistībā ar pasākumu rīkošanu vai, ja pasākums konkrētajā vietā vai laikā radīs būtisku sabiedriskās kārtības un drošības, cilvēku dzīvības un veselības apdraudējumu. Saeima šodien 2. lasījumā atbalstīja grozījumus Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā, kas paredz apstiprināt Sēlijas ģerboni, sarkanā laukā pretēji pagrieztu ejošu sudraba staldbriedi. Idejas par Sēlijas ģerboņu izskatu iesniedza gan vietējās kopienas, gan pašvaldības, gan sabiedriskās organizācijas. Kopienu sadarbības tīkls Sēlijas salas pat ieguva Eiropas Savienības finansējumu, kas ļāva veikt liela mēroga iedzīvotāju aptauju. Finanšu ministrija saņēmusi Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības finanšu stabilizācijas pieteikumu. Ministrijas eksperti saņemto informāciju izvērtēšot jau tuvākajā laikā. Papildus finanšu revīziju Rēzeknē veic valsts kontrole. Līdz brīdim, kamēr tiks pabeigts revīzijas ziņojums un būs skaidrība par reālo finanšu situāciju pašvaldībā, finanšu ministrs Arvils Ašerādens aicina Rēzeknes domi atbildīgi izvērtēt kārtējās izmaksas un strādāt tā, lai nodrošinātu maksājumu plūsmu pamatfunkciju izpildēji iedzīvotāju interesēs. Valsts robežsardze vakar novērsa 146 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Jāpiezīmē, ka augusta beigās vairākas diennaktis mūsu valstī no Baltkrievijas neielaisto migrantu skaits pārsniedza 100. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti 7211 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ Latvijā ir uzņemti 317. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, projekta Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē ietvaros šo ziņu izlaidumu finansē Mediju atbalsta fonds. Radio